Labdien, cienītie studenti un mācību spēki, visi kolēģi. Es gribētu jūs šodien mazliet informēt par to, kur tad es kopā ar mūsu delegāciju no Rīgas Tehniskās universitātes bijām 2 nedēļu garumā un tikai pagājuši svētdienu atbraucām. Tātad es, Enerģētikas elektrotehnikas fakultātes dekāns Oskars Krievs un kvalitātes vadības departamenta direktors Juris Iļins bijām tādā garākā ceļojumā uz Austrāliju, Jaunzēlandi un atpakaļ ceļā arī apstājāmies Singapūrā. Tie galvenie iemesli bija piedalīties 2 konferencēs un runāt par sadarbību ar 4 universitātēm. 2 Austrālijā, 1 Jaunzēlandē un 1 arī Singapūrā. Tā kā ceļojums bija 2 nedēļu garumā un mēs pārbraucām 10, pat 11 laika zonām pāri. Un tad līdz ar to šis aklimatizēšanās process ir pietiekoši garš, bet tagad jau viss ir kārtībā. Austrālijas rietumu krastā Pertas pilsētā bija Edu Universal konference ikgadējā, kurā piešķir tā saucamos palmas zarus labākajām pasaules menedžmenta augstskolām. Un Rīgas Tehniskās universitātes inženieru ekonomikas fakultāte un arī Rīgas biznesa skola startēja jau vairākus gadus šajā konkursā un šogad pirmo reizi izcīnīja 4 palmas zarus no 5 iespējamiem. Tas ir ļoti augsts sasniegums vispasaules tādā biznesa augstskolu reitingā. Un es apsveicu mūsu fakultāti un arī Rīgas biznesa skolu ar šo lielo sasniegumu. Jāsaka, šajā konferencē Pertā, kas notika Curtin University, piedalījās arī inženieru ekonomikas un vadības fakultātes dekāna vietniece Lapiņas kundze, kura palika konferencē visu laiku, bet mēs pēc 2 dienām braucām tālāk uz Sidneju un tikāmies Sidnejas universitātē ar zinātniekiem un administrāciju, kā arī Sidnejas Tehnoloģiskajā universitātē, kur tika panākt vienošanās, noslēgt sadarbības līgumu. Un tur mums ļoti aktīvi palīdzēja arī Austrālijas latvieši. Un mēs viesojamies arī Sidnejā Austrālijas latviešu tādā mājā. Stāstījām, ko mēs darām Rīgas Tehniskā universitātē un informējām par to, kas mums ir nākotnē. Un es uzskatu, ka tika uzsākta laba sadarbība. Tālāk ceļš turpinājās vēl vairāk uz austrumiem, uz Jaunzēlandi un Oklandas pilsētā. Un tāda paša nosaukuma universitātē bija Spēka elektronikas konference, kurā mēs ar Oskaru Krievu piedalījāmies un tika panākt vienošanās par aktīvu līdzdarbību no šīs universitātes puses un otras puslodes Spēka elektronikas pārstāvu puses tieši mūsu konferencē, kas notiks Rīgā pēc 2 gadiem. Šī vispasaules Spēka elektronikas konference 2018. gadā, kas būs pie mums septembrī. Mājup ceļā nepilnas 3 dienas mēs bijām arī Singapūrā. Viesojāmies Singapūras Tehnoloģiskajā universitātē un tika panākt arī vienošanās par sadarbības līgumu slēgšanu, jo mēs redzējām daudz tēmas un pētniecības virzienus, kuros var un vajag sadarboties plašāk nākotnē. Tā kā tā bija informācija par to, ko mūsu
Rīgas Tehniskās universitātes delegācija darīja kā Āzijas dienvidos, tā Austrālijā un Jaunzēlandē. Es teikšu, ka Jaunzēlande ir īpaša zeme, ne tikai klimata ziņā, bet arī aktīvi cīnās pret tabakas izstrādājumu lietošanu un ir paredzējusi ar 20. gadu vispār aizliegt tabakas smēķēšanu visā valstī. Jebkurā gadījumā aktīvi notiek studentu apmācība un, ja būs iespējas, ieteiktu arī mūsu studentiem un mācību spēkiem apmaiņas braucienos uz šīm zemēm doties. Tur ir daudz ko redzēt un arī daudz ko zinātnes jomā izdarīt, jo ir zemes attīstītas un ar augstu zinātnisku tehnoloģisko potenciālu. Tagad es gribētu īpaši vērsties pie mūsu studentiem, jo šodien studentiem ir Ziemassvētku balle Latviešu biedrības namā. Gribu visiem novēlēt jauku vakaru. Un galvenais sadraudzēties arvien vairāk starp kursiem, starp fakultātēm, starp dažādām universitātēm, augstskolām, ja būs arī viesi. Un novēlēt gribu studentiem veiksmīgu semestra noslēgumu un nokārtot ieskaites. Un nākošnedēļ jau tiksimies, es domāju, ēterā vēlreiz. Un tad arī būs visi pārējie vēlējumi. Paldies!